Всем привет! Sveiks visiem! Šodien izlasīsim pasaku latviešu valodā. Maša un Lācis gājiens ar zirdziņu. Pie Lāča ciemos ieradās sens draugs, uzsainis vitrāins tīģeris. Ko gan iesakt, lai nebūtu garlaicīgi? Varu spēlēt šahu! Tīģeris un Lācis apsēdās pie šaha galdiņa un izlika figūriņas. Tīģeris paņēma vienā ķepa melnu bandinieku, otrā baltu. Pēc tam viņš pastiepa dūres ar pastieptajiem kāliņiem Lācim, lai tas uzmin, kur ir baltā figura. Jo spēli vienmēr sāk baltie. Ķepainis norādīja uz ūsāņu dūri, tas atlocīja pirkstus, plaukstā gulēja baltais bandinieks. Lācis nopriecājās, viņš iet pirmais. Bums! Durvis atverās un uz istabas sliekšņa parādījās Zaķis un Maša. Abiem rokās bija nūjas, jo viņi spēlē hokeju. Jā, arī vasarā var uzspēlēt hokeju un pat istabā, vai tad ne? Maša un Zaķis dzenēja ripu, pēc tam uzsāka cīniņu ar nūjām, gluži kā īsti paukotāji. Kā gan tādā troksnī var spēlēt šahu? Lācis nopūtās un piecelās. Ir gan viņa draudzene mazā tiepša, atkal traucē. Ķepainis piegāja pie Mašas un Zaķa un norādīja ar ķepu uz durvīm, liekot saprast, ka rotaļas jāturpina pagalmā. Meitenīte neprotestēja, var jau arī pagalmā paspēlēties. Viņa abi ar Zaķi draudzīgi devās uz durvju pusi, bet pie sliekšņa nebēdne apstājās un atskatījās. Lācis jau atkal bija iekārtojies kreslā pretim tīģerim un veica nākamo gājienu. Pēkšņi viņš sajūta pieskārienu elkoni. Ko jūs te darat? Iejautājas Maša, stāvēdama uz kresla roku balsta un lūkodamās uz spēles laukumu. Ķepainis atgaiņājās, bet tīģeris pielēca kājās un aicināja meitenīti ieņemt savu vietu. Maša iesmējās un apsēdās preti Lāci. Kā šai spēlē jāiet, lai uzvarētu? Mazā nebēdne apvaicājās. Svitrainis viesis paņēma figūriņu un sāka rādīt, kā jāpārvietojas pa kvadrātveida lauciņiem. Mašai šāda spēle ļoti iepatikās. Ak, figūriņas kalniņi, zilonīši un ponī! Iesaucās Maša un veica vairākus gājienus. Pēc tam paņēma zirgu un dipadū, dapadū! Aizauliekšoja ar to parutiņam. Meitēna gājiens bija pareizs, un viņa uzvarēja Lāci. Lielais draugs pagrieza spēles dēli otrādi, lai nerātne tagad ietu ar baltajām figuram un piedāvāja izspēlēt vēl vienu partiju. Maša veikli pārvietoja figuras un pēc tam iesaucās: Lec, mana ponī! Arī šo partiju maza nebēdne bija uzvarējusi. Tīģeris iesmējās. Šī meitene pirmo reizi mūžā apsēdās pie šaha dēļa un tik viegli uzvarēja Lāci. Ķepainis jutās patiešām izbrīnīts. Tīģeris nolēma pats uzspēlēt ar Mašu. Nama tēvs atbrīvoja viesim krēslu, tomēr uzsāņu cerības bija veltas. Arī viņš zaudēja. Tīģeris tas satraucās, ka izskrēja pagalmā. Paķera Zaķa nūju un no visa spēka uzsita par ripu. Tā nošvikstēja gaisā. Tad kaut kur tālumā atsitas pret koku, atlēca un atlido atpakaļ, trapīdama nabaga tīģerim tieši pa pakausi. Bkšš! Ūsainis vitrainais pakasīja pakausi un ieskrēja istabā. Pa to laiku Maša kārtojo reizi pieveica Lāci pie šaha galdiņa. Tagad pēkainis devas pagalmā, nostājas pie mājas un piepācēlis galvu, skaļi iekaucās. Mežā pie savas mašīnas sēdēja vilki. Izdzirdējuši kaucienu, viņi nobrīnījās. Kas noticis Lācim? Tikmēr tīģeris un Lācis, nomainot viens otru pie spēles galda, zaudēja Mašai un ikreiz izskrēja pagalmā, viens satraukumā cirta ar nūju par ripu, otrs no bēdām kauca. Kas notiek? Uz sliekšņa parādījās Zaķis, viņam ķepās bija nūja un ripa. Cik gan var to šahu spēlēt? Veikli vadīdams ripu, viņš aicināja meitenīti uz hokeja maču. Maša paskaties uz garausi, vienreiz tāda, vēl vienreizi.
Viņai tik ļoti gribēs paskraidīt ar noju un padzināt ripu. Nebēdne jau gatavojas noliekt no krēsla, bet Lācis un Tīģeris bija nelokāmi. Viņi norādīja uz šaha dēli. Iesaktu partiju nedrīkst pamest. Redzi, es nevaru, šie zveri mani nelaiž, Maša sacīja zaķim. Garausis bēdīgs aizskrēja prom. Meitene ar Lāci un Tīģeri spēlē ilgi, ļoti ilgi. Viņa jūtās nogurusi, jau bija vakars. Drīz mazais saka likt ciet acis, un viņa ierosināja. Varbūt tagad, varbūt pagulēsim. Maša nožāvājās un aizmiega turpat kreslā. Tīģeris ar Lāci apsēdza meitenu un pabāza zem galvas spilventiņu. Tad abi saka spriest, kā gan varētu Mašu uzveikt. Viņa sameklēja daudz grāmatu par šahu un centās atrast pareizos gājienus, bet bez panākumiem. Pēkšņi Lācam rādās ideja. Viņš nolēma paslept poniju, jo ar šo figuriņu Maša vienmēr viņu pieveica. Ķepainis neizdomāja neko labāku, kā iebāzt zirdziņu sev mutē. Tīģeris to pašu izdarīja ar otru poniju un draugi iesnaudās. Pienāca rīts. Lācis un Tīģeris tik cieši gulēja, ka pat mutes bija pavēruši un ponija izkrita. Pams, no trokšņa pamodās Maša. Viņa atvēra acis, ieraudzīja šaha dēli un pārbijusies iejautājās. Ko? Atkal jāspēlē? Lācis un Tīģeris nožāvājās. Nu ko? Meitenīte veica dažus gājienus. Dipadu, dapadu, nerātne lēca ar figuriņu pa rūtiņām un atkal uzvarēja. No sarūktinājuma senie draugi apskāvās un apraudājās. Viegla gan tā spēlīte, noteica nebēdne. Viņai kļuva žēl gan Lāča, gan Tīģera. Ko darīt? Lūk ko! Meitene novāca no dēļa figuriņus, paņema krītu un vienā rūtiņa iezīmēja krustiņu. Lāci ņem, iesaucas Maša un pasniedza draugam krītu. Tas paņema krītu, paskaties uz dēli un ievilka nullīti. Meitene atkal uzzīmē krustiņu, ķepainis nullīti, Maša krustiņu un uzvarēja atkal Maša. Ai! Meitene iesaucās un žigli metās skriet prom no mājas. Tīģeris ar Lāci steidzās viņai pakaļ, paķeruši līdzi krītu un dēli. Katra uzkalņa draugi izspēlēja krustiņus un nulītes, bet katru reizi uzvarēja Maša. Lūk tāda pasaka par Māšu, Lāci un Tīģeri. Beigas, un kurš klausījās, tas ir malacītis. Atā!